Silentium! Sāksim šī vakar literāro vakaru ar Fulkštonu Zālīšu krāsu referātu. Fulkštonu. Labvakar, šeit sanākušie šajā brīnišķīgajā vakarā. Es šodien mēģināšu jums izstāstīt, kas ir veselīgs uzturs un tā ietekme uz mūsu ķermeņa attīstību, jo tā ir diezgan aktuāla tēma mūsdienās, ko cilvēki daži mēģina darīt, daži nemēģina, dažiem sanāk, dažiem nesanāk. Bet es mēģināšu apgaismoties nedaudz par šo tēmu. Kāpēc es tieši izvēlējos šo tēmu? Tēma ir, pirmkārt, tā ir aktuāla mūsdienās, jo kuram gan nepatīk būt sportistam, labi izskatīties un meitenēm patīk un viss pārējais. Otrs ir tas, ka cilvēks ieiet rutīnā. Diena iet no dienas, tu aizies uz darbu, atnāc mājās, apsēdies pie televizora, tātad tās dienas iet, skola, darbs, viss pārējais. Vai kaut ko pamainīt? Lai attīstītos, ir jāmainās. Tad otra lieta ir bezspēks. Cilvēks darba dienās nogurs, viņam nav enerģijas, viņš atnāk mājās, vienīgais, ko viņš var izdarīt, atbūties pie televizoru, labākajā gadījumā paņemt tālīt, pasēdēt, pastīties seriālus, un ar to arī beidzās. Mums apkārt ir ļoti plaša pasaule, ļoti daudz iespēju, ko mēs varam darīt, atpūsties, tikties ar draugiem. Vienalga, kas nu kuram interesē, mēs cilvēki esam katrs dažādi. Un tad ir slikti pašsardzība līdz ar to, ka tu atnāc mājās, tas nogurs. Tev kāds piedāvā, tu šodien aizēji patusēt, vienkārši pasēdēsim galvas kaus, parunāsimies. Tev ir iekšējā sajūta ir tāda, ka man saka, akmeņi virsū, viss man ir nospiežas, man nav enerģijas. Viss, ko es gribu darīt, ir sēdēt mājās un gulēt. Tālāk. Lielākoties mēs visi esam studenti, kas vairs nav studenti, ir strādājuši cilvēki. Es vairāk attiecos uz jauniem fušiem, kas ir studenti, kuriem naudas nav tik daudz. Un tā ir tā liekā tusēšana, kur mēs neveselīgi dzīvojot, mēs ejam uz balīti, tas ir trešdienas, ceturtdienas, piekdienas, sestdienas. Mēs tērējam vienkārši nereāli daudz naudas, mēs dzīvojam pār saviem līdzekļiem. Un to mēs saucam par atpūtu. Un tas pēdējais, kas arī nav mazsvarīgs, ir meiteņu domas, kā es pēc tam minēju, tas, ka mums visiem patīk labi izskatīties, un meitenēm arī patīk, ka mēs labi izskatāmies. Tālāk. Tad, lai mēs tā kā virzītos uz šo mērķi veselīgs uzturs un sevis attīstīšanu, ir lietas, kas mums ir jāmaina katram. Pirmkārt, ir jāsamazina alkohola patēriņš. Alkohols ir jālieto. Viņu var lietot, viņš pat ir ieteicams. Bet mazāk, normālos samērīgos daudzumos, nevis nokoši 3 dienas, tu esi bezspēcīgs, tu ir paģirs pēc tam, tas viss nav iztērējis organismam, tas noteikti pa labu nenāk. Tālāk, smēķēšanai nē. Tā ir vēl viena mūsdienās ļoti aktuāla problēma, jo cilvēkiem patīk uzpīpēt. Tas ir forši, to es nenoliešu. Pats arī šādi tad uzsmēķēju. Un ir gudrs cilvēks teicis, ka smēķēšana atmest, tas ir vieglākais darbs pasaulē. Es to esmu darījis jau 1000 reižu. Tas ir Marks Tens. Tā ir taisnība. Mēs katrs smēķētājs zinām to, ka mēs uzpīpējam, mēs katru reizi mēģinām sev iegalvot to, ka tā ir pēdējā cigarete, vairāk mēs nepīpēsim. Bet tas nav tik viegli, bet smēķēšana uz organismu atstāja diezgan lielu iespēju, bet, teikšu godīgi, tas ir negatīvs. Tālāk, trešā lieta, kas ir obligāti arī svarīgs, viena no svarīgākajām lietām, teikšu tā, kas ir miegs. Mūsu saspringtajā dzīves ritmā, ka mēs skrienam, mēs mēģinām darīt ļoti daudz, un mēs ļoti maz laika atvēlam miegam, kas īstenībā ir tiešām ļoti nepieciešams, jo cilvēks, lai atjaunotos, lai viņš uzkrātu enerģiju, viņam ir jābūt, jo miega laikā atjaunājās viss organisms, prāts, pilnīgi viss, un tas ir vitāli svarīgi. Tālāk ir, kā pēdējais, pie kā ir jāpiedomā, tas ir ēšanas ieradumi. Es saprotu, ka ir forši aiziet tur maķītī, paņemt ļoti ātri garšīgi ēdienu, kas ir ļoti kaitīgs veselībai. Labi, tur ir
maize, gaļa, viss pārējais, bet to visu saliekot kopā tā, kā viņi to taisa, tas ir tīrākais vienkārši, lai paliktu krāsnes. Un tā ir lieta, kas ir jāmāk. Tālāk. Es mēģināšu izstāstīt, kas ir veselīgs uzturs. Kā jau es minēju, to, ka tā ir ļoti aktuāla tēma, un cilvēki mūsdienās jauc divas lietas – veselīgu uzturu un diētas. Tās ir ļoti divas dažādas lietas, jo pieņemsim meitenes. Lielākoties tas ir spilgtākais piemērs. Ar visām savām diētām, ūdens diētas un visu pārējais, ka tur ceru nedēļu no vietas vienkārši tīru ūdeni. Un viņas nomet liekos kilogramus. Kā tas viss beidzās pēc tam, viņas to nedēļu nodzer ūdeni, paiet tā nedēļa, viņas sāk atkal ēst un viss tas nāk dubult atpakaļ. Tas pat lielākoties ir uz visām diētām. Veselīgs uzturs, tā nav sevis spīdzināšana, tā ir ēšana, tā ir pareiza ēšana, kad tu sabalansē uzturu un ēd pietiekoši daudz visas uzturvielas, kas ir nepieciešams cilvēkam, lai viņš funkcionētu. Un tur, kā redzams uz ekrāna uzrakstīt, uzturam vajadzētu būt tik dabiskam, cik vien iespējams. Vajadzētu uzturā lietot pēc iespējas dabiskākus produktus, kas ir pēc iespējas mazāk apstrādāti, termiski vai kā. Un tas arī ir ļoti grūti mūsdienās, jo visi lielveikali principā pārpildīt tikai uzlubrikātiem. Sākot ar gaļu, dārzeņiem, visu pārējais, visu tā masu produkciju, lai saražot daudz, tur ir jāiegulda ļoti daudz visādas ķimikālijas, jāliek iekšā, un visu pārējais, pieņemsim te pašu poļu ābolu, tur Spānijas vēl visādi augi un visu pārējais. Viņi ir apstrādāti ar tādu ķīmiku, kad īstenībā tur viņos visos ar savā kopā mēģinājot augu. Tālāk. Tad uzturs, tas ir vajadzīgs, uzturā barības vielas ir nepieciešams, lai mūsu organisms normāli funkcionētu. Un tālāk. Tad uzturs sastāv no sekojošām uzturvielām. Tie ir ogļhidrāti, olbaltumvielas, tauki, mikroelementi, vitamīni, ūdens un šķērdvielas. Ar šiem nosaukumiem, kas es nezinu, daži noteikti pazīstami, daži mazāk pazīstami, ar viņiem variējot, var pilnveidot savu uzturu un panākt savu vēlamo rezultātu. Lai kāds tas būtu asāks prāts, spēcīgāks ķermenis vai viss kopā. Tā, nedaudz sīkāk par ogļhidrātiem. Angliski kāds. Tas ir uztura pamatelements, aptuveni 50–55% no dienā nepieciešamiem enerģētiskās vērtības. Ogļhidrātus mēs lietojam, lai uzņemtu un radītu savu primāro enerģiju, jo ogļhidrātus ir visvieglāk sašķelt, tie rada pirmo enerģiju. Galvenie ēdieni, kā to uzņemt, var redzēt tabulā, ne tabulā, bet trīsstūrī bildes, kas ir aptuveni uzrakstīti, parādīts, kas ir nepieciešams, kādā secībā, kur labāk, kur sliktāk. Galvenokārt graudi un to izstrādājumu, tas ir labākais, no kā uzņemt ogļhidrātus. Tas ir milti, putrēni, makaroni, kukurūzi, tālāk augļi un ogas, arī žāvēti un augstus. Tad ir šķidrie piena produkti, kā piens, kefīrs, panis, trūkšs piens, tad daļa dārzeņi, kartupeļi, bietas. Un kad pats pēdējais, kur var uzņemt ogļhidrātus, bet tie ir sliktie ogļhidrāti, tie ir saldumi, citi produkti, kas ir ražoti tā kā uz cukuru bāzes, un tas vairs nav veselīgi cilvēkiem. Tad ar ogļhidrātiem ir tāda lieta, kad ogļhidrāti uzkrājās organismā. Viņus vajadzētu lietot aptuveni gramus uz katru ķermeņa kilogramu, ne vairāk dienā. Protams, ja tu esi sportists, tad tev ogļhidrāti ir jāiet vairāk, bet tas ir atkarīgs no cilvēka paša individuāli. Bet tādam vidējam cilvēkam grams dienā uz katru ķermeņa kilogramu, tas ir pilnībā pietiekoši, un ar to tev enerģijas būs pārpārējai. Tajā brīdī, kad ogļhidrātus pārdozē, ja tu uzņem par daudz, tie uzkrājās organismā, un tad ir divi varianti. Viens variants, kad viņi tiek tērēti no rezervēm ārā, tad, kad cilvēks badojās, vai viņi
viņam nav enerģijas, vai arī otrs variants, tad, kad ogļhidrāti visu laiku nav pārējiem iekšā, tad cilvēkam ogļhidrāti uzkrājās kā tauku rezerves, un tas veicina aptaukošanu, kas jau ir problēma, ko mēs īsti neviens negribam. Tālāk, tad ogļhidrāti. Palīdz organismam funkcionēt. Tas ir nervu šūnas, darbina neiricītus, sarkanās asins šūnas, jeb eritrocītus un atsevišķas nieru šūnas, kas ir ļoti svarīgi organismu sastāvdaļas. Tālāk, tauki. Mēs visi zinām, kas ir tauki. Ne tikai tie, kas mums ir uz vēdera, kas tā kā aizsēc presītes un visu pārējo, bet ir arī tauki, ko mēs lietojam uzturā. Un tad ir divi tauki, labi un slikti, ja piesātinātās taukskāpes un nepiesātinātās taukskāpes. Lielākoties ikdienā mēs lietojam piesātinātās taukskāpes. Kas ir slikts? Tas ir viss eļļā ceptie free burgeri, kas ir cepti kartupeļi. Viss, kas ir cepts, tas ir principā pa lielam slikts. Lietojot, pieņemsim, sviesta vietā margarīnu, tas ir ļoti slikti organismu. Un ir nepiesātinātās taukskāpes, kas ir olīveļļā, avokādo, dārziņos, augos, kurus mums vajadzētu aizstāt. Tās piesātinātās aizstāt ar nepiesātinātajām. Tā. Es atļaušos nolasīt sastāvu. Tie gudrie vārdi. Tā, tas izkrīt no kāds. Tātad tauku veidi piesātinātās taukskāpes, kas galvenokārt atrodas dzīvnieku taukos, monopiesātinātās taukskāpes, kas atrodas olīveļļā, rapšā, eļļā, zemsriekstu eļļā, polinepiesātinātās taukskāpes, linolskābi, kas atrodas salspuķa eļļā, sojas eļļā, kukurūzas eļļā, valriekstu eļļā, kviešu asmu eļļā, un linolēna skābi, linsēkla eļļā, rapša eļļā, valriekstu eļļā, kviešu eļļā. Un eikozapentāina skābi, kas atrodas zivīs, es teicu, ir vārdi sarežģīti. Kā viena no galvenajām lietām, ko pie taukiem vajadzētu pieminēt, ir tas, ka cilvēkiem būtu jāēd uzturā ļoti daudz zivis, jo zivīs ir omega 3, 6, 9 taukskāpes, kas ir taukskāpes, ko mēs nevaram uzņemt ne ar vienu citu pārtiku. Un cilvēkiem, kas nelieto uzturās zivis, vajadzētu vismaz lietot zivju eļļu kapsulās, ja nevar iedzert, kas ir parastā dzeramā. Jo zivju eļļa un tās omega 3, 6, 9 taukskāpes, viņas palīdz tā kā nerviem, nervu sistēmai un uzmundrina tā kā prātu un veicina tā kā prāta darbību, kas ir ļoti arī svarīgi. Un plusā tam visam stiprina locītos kaulus un principā tas ir ļoti universāls līdzeklis, kas palīdz organismam. Tālāk par olbaltumvielas, jeb šo proteīnu, kas ir, ko vēl cilvēki jauc, kad, pieņemsim, sportists saka, ka viņš lieto uzturā papildus proteīnu, visiem uzreiz liekas, ārprāts, tas ir ķīmijas rijais, viņš tur špricējās, dara visu, ko vien var, vienkārši, lai panāktu savu vēlamo rezultātu. Bet proteīns, tas nav nekas slikts, tas ir tās pašas olbaltumvielas, kas organismam ir ļoti vajadzīgs, tāpēc, ka viņas piedalās visos šūnu veidošanās procesos. Un, ja cilvēks nodarbojās ar sportu, vienalga kādām fiziskām aktivitātēm, rodās mikroplaisas muskuļos. Un, lai šīs mikroplaisas muskuļos dziedētu, cilvēkam ir nepieciešams olbaltumvielas. Ar olbaltumvielām ir sekojoša lieta. Tās organismā neuzkrājās. Ja, kā pieņemsim tauku un ogļhidrāti, tie uzkrājās, viņi veido rezerves un pārliek lielu daudzumu lietošanas dēļ, tie veido
rada aptaukošanos, tad olbaltumvielas organisms neuzkrāt. Un viņas ir jāēd. Un tam ir jābūt pietiekošā daudzumā. Ar olbaltumvielām ir jāvarē. Pieņemsim, normālam cilvēkam, ikdienas cilvēkam, kurš ar sportu varbūt nenodarbojas, un tā ir nepieciešami 2 grami olbaltumvielas uz katru ķermeņa kilogramu. Kā pie ogļhidrātiem bija 1, bet olbaltumvielas aktīvam sportistam vajadzētu ēst papildus. Un tad šeit ir redzami attēlā top 10 tā kā avoti no augļiem un dārzeņiem, kur uzņem proteīnu, jeb olbaltumvielas. Vēl ir iespēja no gaļas uzņemt. Tas ir vista, gaļas produkti, viss pārējais. Zivis, olas, piens un tā produkti. Kā pieņemsim, ļoti labs variants, kā uzņemt olbaltumvielas, ir liezas biezpiens vakarā pirms gulētiešanas. Paņem vakarā vienkārši aptēt to paciņu, pilnīgi bez nekāda krējuma, neko klāt, vienkārši paciņu biezpienu lies. Un šis biezpiens uzsūksies organismā, visas nakts garumā, un uzņems tās nepieciešamas olbaltumvielas, kas tev ir nepieciešamas. Tad augu izcelsmes. No augu izcelsmes. Tad ir graudi produkti, pākšaugu, pupas, zirņi, sojas, avokado, un kas ir arī ļoti ieteicams lietot. Tālāk ir vitamīni. Vitamīni ir nepieciešami mums organismā, lai stiprinātu mūsu imūnsistēmu un veidot tā kā papildus aizsardzību. Tā. Ir ļoti daudz un dažādi vitamīni. Pieņemsim A vitamīns. Viņš nodrošina normālu redzi uz ādas un grotātas funkciju, kā arī augšana. B1 vitamīns, B2 vitamīns, B3 vitamīns, kas iesaistīti centrālās nervu sistēmas darbībā. Tad ir B12 vitamīns. Nepieciešams normāla sarkans asinsšūnu veidošanā. C vitamīns. Palielina organismu aizsargspējas pret slimībām, jeb pastiprina imūnsistēmu. D vitamīns. Veicina kaulu augšanu un stiprināšanu. D vitamīns. Tas ir vitamīns, ko mēs esam visvairāk iecienījuši tā kā ražots organismā, jo to mēs ražojam tajā brīdī, kad mēs sauļojamies, un kuram gan nepatīk sauļoties, visiem patīk. Un to vajag darīt, bet ne pārlieku daudz, jo tad atkal problēmas rodās rādas vēzes un vispār, ko arī mēs negribam. Tad ir E vitamīns, kas arī stiprina organismu imūnsistēmu, K vitamīns, kas organismā veido zarnu baktērijas, kas palīdz zarnu darbībai un normālai gremošanas sistēmas darbībai. Tad ūdens, kas ir tikai elementāra lieta, bet cilvēki to aizmirst, un viņi nelieto to. Cilvēkam dienā vajadzētu izdzert aptuveni no 2 līdz 4 litriem ūdens, ko pacelt rokas, cik daudz no jums izdzerams nos 2 litru ūdens dienā. Redz, aptuveni višķi vairāk par pusi. Tajā skaitā arī pieņemsim zupas, kafiju, visu pārējais. Un tas ir ļoti slikti, tāpēc, ka cilvēku organisms vispār sastāv principā no ūdens. Un visas šūnas, viss ir no ūdens veidot. Ūdens ir to sastāvā. Un tajā brīdī, kad cilvēks neuzņem pietiekoši daudz ūdens, viņš dehidrējas. Un tas ir slikti. Tas noved pie slimībām un vispārējā. Tad ir šķiedrvielas, kas ir balstvielas. Tas veidojās no augļos, un tās ir saliktie ogļhidrāti, kas nešķeļās un tā kā palīdz organismam stiprināties. Šķiedrvielām ir ļoti liels pluss tāds, kad ēdot šķiedrvielas vairāk uzturā lietojot, ātrāk var panākt sātu sajūtu. Tā kā principā ēdot kaut kāds makaronus, rupmaizi un viss tādas lietas, tu dabū ātrāk sātu sajūtu un nepārēties. Un tu uzņem pietiekoši daudz vielas, kas tev ir nepieciešams.
Bet tālāk es pastāstīšu nedaudz par savu pieredzi tajā visā un kāpēc tieši šī tēma tad viss aizsākās tā nopietnāk kādu pusotru gadu atpakaļ, kad sāku intensīvāk atkal atgriezties treniņos, jau šī iet uz svaru zāli, ko es pirms tam biju pārtraucis savas muguras dēļ. Nav noslēpums, man nav viena muguras diska vairs, un līdz ar to es pēc vidusskolas nedrīkstēju nodarboties aktīvi ar sportu. Man bija jāveic vingrinājumi, lai stiprinātu mugurkaulu, un kad es to biju izdarījis, to kursu biju izgājis, es varēju atkal aktīvi sākt nodarboties ar sportu. Un tad es sāku. Tad šeit ir redzams 3.02. datums, tas ir 13. gads, kad bija iespēja aiziet pie uzturu speciālistu, tā kā veikt savu ķermeņa mērījumus. Un tad šeit ir redzami rezultāti. Tajā datumā mans svars konkrēto brīdi bija 87,7 kg. Tauku procents man bija 11,1, kas nebūtu nav tik ļoti daudz, bet priekš manas svara tas bija par daudz. Var redzēt, ka es tajā laikā arī nelietoju pietiekoši daudz ūdeni, man ir 63% tikai, kas ir bišķiņ zem normas. Tauku indeks man ir viens, kas iekļaujās, kā es teicu, ka tas 11,1% nav pārāk daudz, tikai es iekļaujos normas robežās. Muskuļu masa man ir 74,1 kg, ķermeņa uzbūves sestā, kas ir sportisks augums, kas arī ir normāli. Kaulu masa 3,8, tas ir ļoti labi priekš manu augumu, priekš manu svaru. Un vielmaiņa miera stāvoklī. Tas ir cik daudzas kalorijas patērēju, neko nedarot, vienkārši dienā, cik mans organisms spēja iztērēt. Šādu restu izpildīt katram ir ļoti noderīgi, jo tad tu zini, cik tavs ķermenis tā kā patērē kilokalorijas dienā, un tad tu pēc tā vari atkal balansēt savu uzturu, veidot, lai tev neveidojās ogļhidrātu un tauku uzkrājumu, kas pēc tam pārvēršās taukos. Un līdz ar to mans bioloģiskais vecums organismam ir tikai 12 gadi tajā brīdī. Un tad man bija 20 gadi, kad es to veicu. 21 gads, kad es to mērījumus taisīju. Tā kā nav slikti 9 gadu starpība. Tālāk, atkārtots mērījums man bija pēc 3 mēnešiem. 3 mēneši bija paiet uz svaru zāli. Uzreiz ir jūtams progress. Pēc pareizes sēšanas svars ir krities, tauku procents ir samazinājies, ūdens ir izlīdzinājies uz normālu daudzumu, muskuļu masa ir palielinājusies, un arī vielmaiņa miera stāvoklī, kas uzlabojās no pareiza uztura un no sportošanas, arī palielinājusies, un bioloģiskais vecums samazinājies. Tālāk ir redzams atkal pēc 3 mēnešiem, kas ir vasaras mēneši, visi tusiņi, pozitīvus, ballītes, viss pārējais, kas vasarā tiek ēsts, principā. Džanks, sauksim to tā, kur tik ātri vien var vienkārši ieskrien, tur sadzēries, nezinu, alu, tagad aiziet, paēd ātri, un atkal tusēt tālāk. Un tas noved pie tā, kad uzkrājās tie ogļhidrāti un tauku, kad uzturs vairs nav pareizs, un uzreiz var redzēt, svars atkal palielinās, tauku procentu palielinās, ūdens netiek lietots pietiekošā daudzumā, kas arī ir saistīts ar alkohola patēriņu, kad alkohols dehidrē organismu, uzreiz arī ūdens ir par maz. Muskuļu masa arī samazinās, jo muskuļi, kā mēs zinām, pēc ilgstošas nelietošanas arī pārvēršas par taukiem. Pārējais, principā, īsti nemainījās, bet tas 3 mēneši nav tik daudz, lai atkal sabojātu visu. Tad šeit ir redzami man rezultāti. Tas ir 6 nedēļas ejot uz zāli, te ir nepilni 2 mēneši, kurš te ir, var palaist uz riņķi, te apskatīties, kā es rakstīju. Es veicu uzskaitu katriem treniņiem, ar kādiem treniņu svariem es trenējos, kāds ir progress, kāds ir regress. Un tad šajā brīdī redzams pie nepareiza uztura, pēc tam, kas ir tagad atsākot septembrī, atkal iet uz zāli, pēc vasaras. Un treniņu svars ir samazinājies, un progress ir ļoti lēns, kamēr atkal tiek atpakaļ uz kājām, kamēr atkal sāk pareizi ēst un veidot. Tālāk. Šie ir rezultāti pirms vasaras.
kad es gāju uz zāli, viņi ir ievērojami labāki. Un progress arī ir stingri augstāks, jo tas ir, ja es sāku iet uz zāli pagājušā gada septembrī, tad šie ir janvāra mērījumi, kad progress jau tas organisms jau ir iestrādājies tik ļoti, kad viņš jau ir sapratis to, ka viņam ir pietiekoši visas barības vielas, viņš spēj izmantot pilnīgi visu, viņam nav jābaidās par to, kad kādu dienu tagad atkal vienā dienā ļoti daudz ēd, tā viņa organisms dabū tās visas vielas, un viņš ir šokā, ka viņam ir tik daudz, un viņš viņas cenšas uzkrāt, jo viņš nezina, kad atkal nākamreiz viņš to visu dabūs atpakaļ. Un ar regulāru ēšanu, pareizu ēšanu, to organismam pieredina to, ka tas, ko tāpēc, viņš visu var iztērēt, jo viņš zina, ka nākamajā dienā viņš dabūs atkal to pašu klāt, kas ir nepieciešams. Un līdz ar to neveidojās tās tauku rezerves. Un liekais svars. Te ir viens dienas ēdienkarti. Aptuveni kāda bija, kad bija pareiza ēšana. Brokastīs iesāku ar augstu pārstu putru kopā ar piena spēku, jo tik ļoti pareizi sēdājis. Es arī neesmu tīri augstu pārstu putru nevaru iest, jo paši zinu, ka viņi nav īpaši garšīgi, viņi ir bezgaršīgi, es pat teiktu, pretīgi. Protams, rīta kafija, kas nav nekas slikts, lai arī cilvēkiem mēģina iestācīt to, ka kofeīns ir slikts un viss pārējais. Tās ir pilnīgs muļķības. Cilvēks dienā drīkst droši, bet ir ieteicams izdzert 2-3 tasas kafijas, kas palīdz organismam un nemaz nav slikti. Tālāk pusdienās, kā jau pusdienas, tas ir kaut kāda ēstu visdrīzākais, jo ir darbs, skola, viss pārējais mājās nav laika taisīt. Aizies ēstu, paņem visas filē ar rīsiem, griķiem vai dārziņiem, kaut par tādu salātus klāt. Pietiekoši daudz olbaltumvielas tajā visā ir iekšā. Un pēc iespējas mazāk kaut ko ceptu mēģināt ņemt, kas arī daudz dod. Un tad ir vakariņas. Lielākoties tā ir sautāt visas filē, kas nav cepta. Var piesautēt klāt, tur nezinu, brokaļus, ziedkārpostus un tas viss kopā sanāk ļoti garšīgi un tur nav lieku tauku nekā. Un tad, kā es pirms tam minēju, liezas bija iespējams pirms gulētiešanas, lai organismā atjaunojās olbaltumvielas. Tad aptuvenais kilokaloriju daudzums, kas cilvēkam ir jāuzņem, tas ir parasts nekustīgs cilvēks, tas ir 2000 kalorijas dienā, 2500. Ar to vajadzētu pietikt, lai nodrošināt visas nepieciešamās funkcijas un lai tev būtu enerģija, lai nebūtu tā, ka tev rīt pirmajā pusē ir tā, ka tu esi tev ir spēks pārējiem un pēc tam otrā dienas pusi, ka tev esi izsīcis un vairs nevar padomāt, tev nāk miegs. Tā. Tad ieteikums vēl ir, ko es arī pats mēģināju piekopt, ir vairāk augus un dārzeņus. Jo cilvēkam ir nepieciešams ēst dienā pa visu nedēļu sabalansēt tā, lai nedēļas laikā apēst visu krāsu, augus un dārzeņus. Tas ir saistīts ar vitamīniem. Tur, piemēram, C vitamīns, citrons, apelsīns un tādu. Un, jā. Tad ir šeit redzama formula, pēc kādas neejot pie uzturu speciālistiem, nekādiem speciāliem svariem, nekādām speciālām ierīcēm, var katrs sev atsevišķi izrēķināt aptuveno kilokaloriju patēriņu dienā mieru stāvokli, kā piemēram es uzrakstīju sevi, tad var salīdzināt, kad formula ir kļūdās par 300 kilokalorijām, kas tad nav slikti, ka viņi ir sanāk mazāk, nevis vairāk. Līdz ar to, ja es dienā mēģināšu apēst virs šā aptuveni daudzumu kaut kādu 1000 kalorijas, vēl vairāk 1500, tad es ar garantiju varu teikt, ka man nekas neuzkrāsē. Tad ir problēmas, kas rodās un neveselīgu uzturu. Ir otrās pakāpes cukurdiabēts, kas ir tieši 90% no visiem diabēta slimniekiem pasaulē ir 90% tie slimo ar otrā pakāpes cukurdiabētu.
Un galvenais tā cēlonis ir aptaukošanās un mazkustība. Un pārējie 10% ir pirmā tipa cukura diabēts, kur izcelsme principā nav zināma, kas ir vai iedzims vai tā. Un tad ir lielākoties riski cilvēkiem. Kas iemesli, kāpēc ir saslimt ar cukuru diabētu? Ir ķermeņa liekais svars ir par 20% lielāks nekā norma. Vecums ir lielāks nekā 45 gadi, tad arī jāsāk uzmanīties un vairāk domāt par pareizu uzturu. Paaugstināts asinsspiediens, vai arī kāda no jūs ģimenē ir diabēts, bet to jau mēs paši neizmērīsim kādu. Un pieņemsim, ir vēl tāda interesanta lieta, ko es atradu, kad, ja piedzimstot, tavs svars ir bijis virs vai zem normas, tev arī ir iespēja saslimt tieši ar šo otro tipu diabētu. Un, kāpēc es par to stāstu? Tāpēc, ka tā ir, es teiktu, lielākā slimība pasaulē, kas ir dēļ tā, ka cilvēki ir mazkustīgi un ēd nepareizi, jo pieņemsim Amerikā. Cilvēki ir nereāli ēsni, viņi dzīvo visu laiku McDonaldiem, un tur arī lielākā daļa arī slimo visi ar šī otrās pakāpes diabētu. Tad tālāk ir, te redzam, tā kā grafiks, tas gan ir Eiropā, tas nav visā pasaulē, bet tieši par aptaukošanos. Tas ir kilogramus ķermeņa laukumu. Tad rekur ir redzams Eiropas standarts, kādam vajadzētu būt, tas ir 16,6, un Latvija ir pie 16,9 un 0,3 vairāk, kas īstenībā ir salīdzinoši ļoti labi, ja salīdzinām pieņemsim ar Ungāriju, kur ir 28,5%. Tas ir traģiski, un Rumānijā tur ir foršāk, kā visi ir tieši. Tad tālāk, kas jāievēro, lai veselību neklabūtu, tāds samlaps sanāk. Cilvēkiem dienā nepieciešama regulāri ēst. Tas ir vismaz 3 līdz 5 reizes dienā. Un nevajag baidīties ēst otrās brokastis un launam, jo pareizi ir ēst kaut biežāk, bet mazākas porcijas, nevis retāk. Un tā, ka piestumjās tā, ka ir nelabi un slikti un viss pareizi organisms tā padās. Nevar to visu paņemt uzreiz, viņam labāk iedot pa pišķītiņu. Viņš paņems pretī to, ko viņam vajadzēs, un tā nekas liekas neuzkrāsies. Tad apjomīgākie ēdienreizē, tas ir apjoms ziņā, ir jābūt pusdienām, bet ar kalārijām bagātāk ir jābūt brokastīm, jo brokastīs tu uzņem ogļhidrātus, kas tev dos enerģiju visai dienai. Pusdienās tu vienkārši paēd olbaltumvielas un visu kopā, pēc jau samazinātākā formā. Ēdienreizes vajadzētu ieturēt lēnām uz steigas, lēni sakošā barību, jo tad, kad mēs norijam, pēc tam ir tāda stulbā sajūta, kad ir slikti, kad spiež, tu nevari pakustēties. Kam tu tāds esi derīgs, tu nevari neko izdarīt. Un tu čīksti un principā visiem kaitē. Nav, kā es pirms tam teicu, ka nevajag vienā reizē saēsties, kad vajadzētu ēst, tā kā regulāri nevajag ēst. Neēst visu dienas garumā, neēst apakšpusē. Un nav ieteicams 1 līdz 2 stundas dienā pirms miega gulēt, pirms miega ēst, jo tas atkal pēc tam kuņģis tiek nodarbināts, viņš ir pilns, viņam ir jāstrādā. Tad līdz ar to, ja tev kuņģis strādā, tad tu pats nevar izgulēties. Un ja tu neesi izgulējies, tev organisms nav atjaunojies, un tev organisms nav atjaunojies, tu esi noguris un nākamā diena, principā, ir pilnīgi kaitins un māstas izmest vērē. Paldies par uzmanību. Jā, paldies par referātu. Tom, vai ir ziņojums no tavu koreferenta? Man pašam nav. Kādam no klātsošiem? Labi. Tad es varu palielīties, ka es izlasīju tavu darbu. Un darbs ir salīdzinoši labs, apjoms pieņemams, saturs daudz, kas ir ļoti zināms, bet bija tas ir interesants, ko es iepriekš nezināju. Tā patīkami diezgan konspektīvi sarakstīts par to, kas ir katrs no uzturvielām, cik daudz tās jālieto, un kaut kas arī no matemātikas par to, kā mums vajadzētu ēst.
Nu jā, man tagad būs jautājumi, bet man tagad 4 jautājumi. Pirmais. Tavas domas par izstrādājumu piena spēks? Manas domas par izstrādājumu piena spēks? Es teiktu tā, ka tas ir labākais un viens no lētākajiem veidiem, kā šķidrumu uzņemt olbaltumvielas koncentrētā veidā, un tas ir no manas dzimtās puses atbalsts vietējā produktu. Viss piekrīt, jā. Labi, tā, nākamais jautājums. Es ēdu daudz speķa un treknuma, man tas garšo, un es joprojām esmu kārnis, kāpēc man no tā būtu jāatsakās? Tev no tā nav jāatsakās, vienīgi vajadzētu samazināt, tad varbūt viņi ļoti daudzēt, jo tavs organisms ir tāds, kurš neuzkrāja liekās rezerves, tas saucamais caurpirtojas. Tev neveidojās tās tauku rezerves, un tāpēc tev vielmaiņa ir ātrāka, un tev tas viss vieglāk pārstrādājās, tāpēc arī tu nepaliec ne restēs nekā, vienkārši tev tas viss iziet cauri. Tas tā būs visu mūžu, es varu visu mūžu? Nē, tas nav teikts, ka tas ir uz visu mūžu, tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka. Principā parasti pēc gadiem 35 un 40 organisms strauji mainās, un arī visi tievi var palikt ēst. Jā, uzlikšu atgādinājumu, pēc 10 gadiem jāsāk uzvēlties. Nākamais. Rumānijā aptaukošanās ir 2 reizes zemāka nekā Latvijā. Kāpēc tas tā varētu būt? Godīgi sakot, es nezinu, iespējams viņa jāatpareizāk. Tieši šā ir pareizāk. Nav Vai arī nē? Vai ir nav ko ēst, tas ir saistīts ar sociālo stāvokli. Kaut gan īstenībā nē, tas nav tā, ka ja cilvēks neēd, tad viņš nepaliek resnāks. Mēs pieņemsim, kā piemērs, tie paši Āfrikas mazie bērni, visi, kas mirst badā, viņiem visiem ir liels vērts. Tā kā tas arī īstenībā, bet tas ir, tur ir fizioloģisks process, un to es tagad precīzi neizstāstīšu, nevis ārsts. Rumānija jāatbalst vienam kočam. Un tā, kā zināms, tad šajā semestrī fukušiem ir iespēja gatavot sev vakaros ēdienu, tad viņiem kaut kas ceļu notiek, un ko tu ieteiktu, ko mums vajadzētu gatavot? Ko es ieteiktu? Man tas saucamās vakariņas ir, un es ieteiktu ēdienas, kas ir pēc iespējas mazāk ēļas patēriņu, mazāk cepus, vairāk vārītus, vairāk olbaltumvielas, mazāk kohļhidrātus. Pieņemsim tie paši dārzeņi, sautēti, vistas filējas, kaut kas tāds. Katrā ziņā celmeņu makaroni nav tas labākais, ko vakarā ēst. Skaidrs. Nu, atveries vēl sīkāk atbildēt. Vēlāk tagad pārējiem jautājumu Kārlis Ulrišs pirmais. Kāds ir tavs viedoklis neīstenot, kāpēc ir tava bezdarbība par to, ka mums šogad aklā jāēd margarītus ēst? Tāpēc, ka tā noteikti nevajag. Jo es šodien negaidu zveiklu, un jo es citīgi gatavojuši šī vērtā aizstāvēšanu, un nākamais, tad varbūt visi tagad būs dzirdējuši to un zinās, ka jāpērk sviestas margarītas. Maģmēņas ilgi jāgad. Sviestas ilgi jāgad. Noteikti iepriekš nedēļ. Rudolf? Kā tu sako līdz savu kaloriju patēriņam, vai tu esi lasījis, cik tur uz 1 gramu vistas ir kaloriju? Es agrāk, pašā sākumā bija Excelī man iedeva dzīvokļpēdis, kurā formulā uztaisīts, cik daudz katram ēdienam ir kalorijas, un tur vienkārši bija jāievada iekšā, cik daudz tāpēc, un es zinu, cik daudz ir, un tagad ir tā, ka es principā jau aptājos, nojaušu, cik daudz ir un cik es varu apēst. Kārli? No sākuma tur bija kaut kas, neesmu, kurš bija 1, kurš bija 2 grami, bet ko nozīmē 1 grams tauku vai 2 grami olbaltumvielas, tas, teiksim, 1 paprika, puspaprika, 2 paprikas, cik tas ir? Šo varētu apstīties, tu varētu pats ieiet uztur kalkulatorā, internetā ir pieejami ļoti daudz un dažādi, kur tu vari ievadīt iekšā, cik daudz tāpēc, redzēs, cik daudz no tā būs. Un tas 1-2 grami, tas ir, tu pats apsties, cik daudz katrā ēdienā ir, pieņemsim, 100 gramiem ir cik grami, pieņemsim, olbaltumvielu, un tad tu sarēdi, cik daudz tā dienā vajadzētu apēst. Vēl jautājumu? Lūdzu, Normāli, vai var Izārstēt cukurdiabētu pareizi, ievēro pareizi uzturu. Viņu izārstēt, otrās pakāpes? cik es
nav iespējams. Tātad, ja tu vai nepareizi, tas nesācies pareizi. Tu vari tikai uzlabot situāciju. Paldies. Tā, Taube. Man jautājums, pieņemsim, ir tā, ja es vienā ēdienreizē apēdīšu visu, cik man ir vajadzīgs, to olbaltumvielas, ogļhidrātus un tā tālāk, no tā man īsti jēga nebūtu. Bet cik, piemēram, vienā ēdienreizē vajadzētu uzņemt to optimālu olbaltumvielas, ogļhidrātus? Tad ir tā, kā es teicu, ka brokastīm ir jābūt kalorijām visbagātākiem. Respektīvi, brokastīs vajadzētu apēst lielāko daļu no dienas ogļhidrātu devas. Pusdienas laikā vajadzētu aptuveni bišķiņ vairāk par pusi olbaltumvielu. Pusi aptuveni no dienas devas olbaltumvielas, tad var atlikušo devu ogļhidrātus ieiest pusdienā. Un vakarā vajadzētu ēst tā kā atlikušos olbaltumvielas. Labi, jūs savs. Kāds tavs viedoklis par to, ka tu teici, ka ir jāatbiespienas pirms gulētiešanas? Liels biespiens, un to tagad pēdējā slaidā bija teikts, ka nevajag ēst 1-2 stundas pirms gulētiešanas. Jā, tas ir no sākuma, tas arī man likās interesanti. Bet, kā es teicu, ka biespiens ir tas, kad uzsūcās lēnām, un viņš nenodarbina kuņģi tik ļoti. Tas ir vienkārši olbaltumvielas, kas uzsūcās organismā. Elmār, tu bija jautājums. Daļai, ko pateicu. Jā, jautājums bija, bet var pateikt, kuras olbaltumvielas tās, kas uzsūcās 3 stundas, tās, kas uzsūcās 5 stundas ilgāk. Pieņemsim, tas pats biespiens vēsāk, tas lēnāk uzsūcās, un viss filējā olbaltumvielas tās, kas uzsūcās ātri. Kāda? Ir kaut kāds labākais veids, kā uzņemt ūdeni, sliktākais, vienkārši tīri ūdeni, ok. Bet, piemēram, tajās pašās zupās, es nezinu, alu, jebkurās šķirmās kaut kāds ūdens ir. Vai dzerot Coca-Cola uz ūdeni, dabūni, tas ir baigi labi beigās? Nē. Coca-Cola tas ir izstrādājums, kas ir uz cukuru bāzes, ko es pēc tam teicu, kas nav labi, jo tie liek ogļhidrāti. Ūdeni vajadzētu pēc iespējas mēģināt vairāk dzert tīru ūdeni. Var dzert tējas, pieņemsim zaļo tēju, kas ir ļoti labi organismam, kas attīra organismu. Nevajadzētu aizroties ar melno tēju, tā ir principā tā pat kafija, tikai nosaukuma tēja. Un to pašu kafiju tās 3 tasītas dienā var izdzert. Es šeit mazliet papildināšu tieši. Tev ir to, kad es biju slimnīcā, man vienkārši pateica, uz katru tasīti kafijas ir jāizdzer 2 tasītas ūdens, jo kafija ir tā, kas dehidrē. Par to, cik daudz uz kāvu savas jāizdzer būtu ūdens, lai būtu pa nulēm. Es nevaru pateikt, ka tas arī dehidrē. Tējas ir ok. Andri, tev bija. Es vēlējos papildināt par ūdens dzeršanu un šķidrumu uzņemšanu, ka jācenšas uzņemt šķidrumu pēc kalorijām, kas ir tās tējas, jā, un ūdens. Vēl? Lūdzu. Jautājums par uzturbagātinātājiem, kā vitamīniem, kāda. Vai tiek uzņemti, pieņemsim, dabīgā veidā visi nepieciešami vitamīni, vai būtu tā kā, ja tev ir sportists diēta, vai būtu jāuzņem ar vitamīniem vēl papildus kaut kādiem, kas ir nopērkami? Tajā brīdī, kad tas sportists tev visdrīzāk, kas noteikti vajadzēs uzņemt papildus vitamīnus kaut kādā tablašu veidā vai kā, jo nevarēs apēst un salasīt tik daudz visu, cik tev nepieciešams. Bet tikdienā tu var uzņemt visu, cik vajag. Bet tā jautājums ir Kāda ir tava attieksme pret veģetārismu un vegānismu, lai cilvēki tiekot vienu vai otru ir veselīgāki, nekā veselīgāk uzturēt? Man attieksme, bet viņiem ir, es teikšu godīgi, neitrāli. Tā ir brīva cilvēka izvēle, kā tu veido savu uzturu, jo nav tāds viens pareizs uzturs. Ir uzturu balansēšana, kur tu veido savu uzturu, savācot tās visas nepieciešamās vielas, kas tev nepieciešams organismam. Bet es nevaru teikt, ka tagad veģetārieši ir sliktāk par gaļētājiem. Ja mēs pieņemsim tās visas vielas uzņemam ar gaļas palīdzību, viņi to atrod visu augu valstī. Un pēdējais. Un īstās jaunāki. Jā, vēl arī var piebilst, vegāni ir ne tikai tie, kas vienkārši gaļu neēd, viņi vienkārši pievērš lielu uzmanību savai diētai, ar to viņi mazliet vinnē tos, kuri vienkārši ēd to, kas pagatās. Bet tas nav mums tā.
Un tev bija vēl jautājums? Jā, bija tāds komentārs. Labi, pēdējais komentārs. Jā. Tu varbūt nepieminēji, bet par, nepieminēji, gan pareizi. C vitamīns, tu teici, ka grapefruits, citrona, apelsīna, tā ir, kas visu liekas plastiski, bet visvairāk, kas ir 3 reizes vairāk nekā citronos un grapefruits, vispārējos dzeltenos, ir sakariem paprikā. Tas ir komentārs no Labi, paldies, Tom. Tā mēs runājam jau gan aptuveni stundu par ēšanu, es ļoti izsaucis. Tāpēc veiksim šo tāro vakaru, turpināsim vakaru pie alus galda, parunāsim vēl par ēdumu un ieedīsim mazliet. Paldies! Tagad